Marek, dažas dienas līdz spēlēja Daugavpilī un pāris nedēļas pagājušas kopš izmaiņām. Treneru sastāvā. Kādas tev ir bijušas šīs nedēļas un kā pats jūties? Man tā nav pirmā reize, ka es esmu šajā pozīcijā, tāpēc es jūtos labi, brīvi, nekādas problēmas. Labi pastrādājām, izlašu pauzē. Mēs labi aizvadījām spēli, ne rezultātu ziņā, bet tieši fiziskajā ziņā mēs piegājām uz tādu nogurumu fonu. Paldies Čaļiem par attieksmi. Divas šīs nedēļas mēs labu darbu padarījām, vēl turpinām viņu darīt. Gatavojamies samērā pozitīvi, saprotam situāciju, saprotam, kur atrodamies, un tad pašā momentā skatāmies tikai uz priekšu, jo tas ir vienīgais ceļš, kā iet uz priekšu. Sagaidām no spēles, kā no visām pārējām, tā arī no tuvākās uzvaru. Un šobrīd vairāk koncentrējamies uz uzvaru un raksturu, varbūt nevis uz taktiskajiem zīmējumiem vai spēli. Cenšamies rotēt sastāvus un izvēlēties pareizos, kas uz šobrīd vairāk grib un kur ir vairāk gatavi tieši mentāli šī situācijā spēlēt samērā nevieglas spēles. Nedaudz jau ieskicēju, ko sagaida no komandas, bet kopumā cik tev daudz sanāk strādāt arī pie tās mentālās sagatavotības šobrīd un cik sarežģīta ir tā varbūt komunikācija, cik daudz tu mēģini nolasīt, kā kurš jūtos? Kad tu ilgi spēlē, tev 2 sekundes pietiek, lai saprastu viņu body language vai uz ko viņš ir šobrīd gatavs. Un cenšamies spiest ārā no katra no viņiem uz šobrīd. Un spiest uz kaut kādām viņu vājiem punktiem, jo es domāju, ka katram klubam ir vajadzīgi futbolisti, kuri var katrā situācijā cīnīties, var katrā situācijā spiest no savas ārā, kad ir nevis 3-0, bet kad ir 0-2. Un es domāju, tas ir labs arī viņiem kaut kāds mentālais trenings katru dienu, kad cenšamies no viņiem spiest ārā, saprotot situāciju un neļaujot viņiem saprast to situāciju. Un beigās mēs ejam līdz galam. Futbolā notiek viss, un mēs darīsim no savas puses visu, kas ir atkarīgs no mums, kas ir atkarīgs no pārējām spēlēm un no pārējām pretniekiem. To mēs nevaram ietekmēt. Ok, paldies. Paldies.